Sāksim ar tādu ieskatu, kas man šķita šobrīd būs svarīgi turpmākā gada, 2 laikā, ja. Nu, un tas, kas, protams, liekams pirmajā vietā ir Trumps. Es domāju, ka Trumps turpinās noteikti globālo dienas kārtību tuvāko 4 gadu laikā, un šķiet, ka tas, ko viņš šobrīd ir sācis, ir pašreizējā sistēmas demontāža, ko, nu, teiksim, pēc 4 gadiem atpakaļ kaut kādā veidā atlikt, teiksim, pozīcijās, kas bija pirms viņa stāšanās amatā, nebūs iespējams. Tas nozīmē to, ka mums sagaida ļoti daudz jaunumi, un tā pasaule, zinām mērā, pie kuras mēs bijām pieraduši, nu, šobrīd mainās neatgriezeniski. Tas, protams, iekļauj jautājumu par Ukrainas kara turpmāko attīstību. Tur es teiktu, mēs pagaidām nevaram pateikt, uz kur pusi tas virzīsies, bet tas noteikti ietekmēs ekonomikas attīstību arī Latvijā diezgan būtiski. Protams, mēs joprojām turpinām un turpināsim runāt par inflācijas un procentu likmju attīstību. Tad, protams, arī redzam, ka problēmas ar budžetu pildīšanos ir, nu, praktiski visās pasaules valstīs, un es domāju, ka agri vai vēl mēs gada beigās atgriezīsimies pie jautājuma par to, kādi tad nodokļi visticamāk tiks celti. To, protams, šobrīd 100% apgalvot nevaram, bet es teiktu, ka tā varbūtība ir ļoti augsta, ja. Protams, aktualitātes fokusā būs Ķīnas ekonomika un arī politika, jā, jo tomēr no tās veselības un dinamikas, teiksim, izrietēs gan pasaules ekonomikas attīstība, gan arī tas, cik liels pieprasījums būs pēc energoresursiem. Mums ļoti būtisks svarīgs jautājums būs tas, kā veiksies Vācijas ekonomikai, jo, nu, zināmā mērā šie strukturāli izaicinājumi, nu, atspoguļo arī visas Eiropas problēmas, kas nozīmē to, kādi būs tie impulsi, uz kā rēķina mēs dzīvosim, un varam cerēt uz to, ka mēs turpmāk dzīvosim labāk. Nu, un, protams, enerģijas cenas, es domāju, ka tas varbūt šobrīd nav īpaši aktuāli, bet ir ļoti kritisks jautājums Eiropai ar tās konkurētspēju, un es teiktu, ka šeit situācija arī nav tāda, kas teiktu, ka būtu kaut kas traģisks, bet katrā ziņā šobrīd tas viss ir Eiropas ekonomikai nelabvēlīgs. Tad, protams, kiberdrošība, hibrīda kara elementi, tas viss tehnoloģija tādā mērcē, par to arī, kā attīstās mākslīgais intelekts, jo, nu, arī mēs redzam, ka, nu, tas turpina attīstīties, un tam visam jātiek līdzi, un nebeidz pārsteigt arī tādu, nu, teiksim, nianšu šī jautājuma, ja, ka neskatoties to, ka mēs runājam par šīm krāpšanas schēmām un šiem te izaicinājumiem, nu, joprojām tie apjomi drīzāk ir augoši, ja, citiem vārdiem sakot, nu, mēs ar to visu netiekam galā, ja, lai gan mēs par to nepārtraukt runājam. Tā tad arī redzējām, ka janvārs bija praktiski siltākais mēnesis, kāds ir, teiksim, reģistrēts pasaulē, kas nozīmē to, ka arī šobrīd ir aplēsis un nesenais pētījums, kas tika publicēts dažu dienu atpakaļ, ka praktiski arī šī sasilšana notiek krietni ātrāk, ka tas mērķis, kur mēs plānojam par 2040. 50. gads, kad būtu jāsasniedz, šobrīd šķiet, ka tas viss pienāca ātrāk. Tas varbūt uzreiz nemaina visu dienas kārtību, bet tas nozīmē to, ka tie pārsteigumi, ko rada klimats, un mēs redzam, ka tas var ļoti pēkšņi radīt tādu triecienu, teiksim, veseliem reģioniem, ja, kas var tālāk raisīt arī tālākas sociālas ekonomikas sekas, nu tā tas biežums un tas risks kļūst arvien reālāks un apjomīgāks. Ja. Līdz ar to mēs šobrīd saskaramies ar vēl vienu būtisku tādu nenoteiktības avotu. Ja. Un, protams, tas vēl kaut kur fonā, bet arī ļoti būtiski, īpaši Eiropā, darba spēks un produktivitāte, jo demogrāfija šobrīd, praktiski, varbūt Āfrikā, atsevišķās valstīs tā ir vēl, teiksim, augoša un problēmas nerada, bet praktiski visā attīstītajā pasaulē tā ir nopietna problēma. Tā ir skaitā arī produktivitāte. Citiem vārdiem sakot, tie būs jautājumi, pie kuriem būs jāmeklē risinājumi, jāmeklē kaut kādu kompromisu, un citiem vārdiem sakot, tie no dienas kārtības nepazudīs. Līdz ar to varbūt fokusēta tālāk mēs paskatāmies, ko tad Trumps mums varētu tuvākā laikā noteikt. Protams, ka tarifi,
par tarifiem mēs tad vēl, protams, varam diskutēt, bet ir skaidrs, ka Trumps redz to, ka Amerikai ir jābūt, teiksim, tādai līdztiesīgākai situācijai ar citām valstīm, jā, jo, piemēram, attiecībā pret tarifiem, daudzie tarifi, ASV, ko piemēro ASV, ir zemāki nekā, teiksim, tā pati Ķīna vai Eiropas Savienība daudzām precēm piemēro pret ASV. Un, protams, tādējādi, zinām mērā, tāda izaicināšana no Trumpa puses ir arī ar tādu, teiksim, loģisku pamatojumu, jo viņš vairs nejūt tādu, kā teikt, teiksim, to tādu pārākumu, jeb pienākumu pret pasaules valstīm, tā skaitā Eiropa, ka Amerikai būtu jāuzņemās tā kā patronu loma. Ja. Nodokļu samazinājumu, tas, protams, raisīs jautājums, kā viņš turpinās nodrošināt to, lai pildās valsts kase, jo tas, protams, nozīmē to, ka tur veidojās izaicinājums un ASV valsts parāds varētu būt tuvākā laika liels izaicinājums. Deportācijas, kas, protams, notiek, un varbūt mēs redzam, ka atsevišķās sabiedrības grupās tas tiek uzņemts ar diezgan lielu jūsmu, bet, problēmas ir tāds, ka tas sāk raisīt diezgan liels pieaugošas problēmas daudzās nozarēs Amerikā, ja, kaut vai to pašu lauksaimniecību, ja. Šodien es lasīju ziņu, ka, piemēram, 20. gadā tika veikta teiksim, pārskats par to, ka tika izsludināts sezonālo darbu laikā nepilns 100,000 vakances nozarē, uz kurām amerikāņi, ja, teiksim, darbinieki, kas ir dzimuši Amerikā, pieteicās no 100,000 337. Ja. Citējāniem saka, ja, teiksim, tā deportācija mēs varam īstenot, bet tad ir jābūt, teiksim, skaidrībai, ko mēs darām ar nozarēm, ja, jo te arī, teiksim, šobrīd pēdējās, teiksim, nedēļu, 2 laikā ir ļoti daudz rakstu no tiem pašiem ASV lauksaimniekiem, kuri saka, ka mums būs jākļūst par vegāniem, ja, jo vienkārši nav kas strādā. Ja, līdz ar to, teiksim tā, tas mērķis varbūt tiks īstenots, bet tas nozīmēs to, ka radīsies problēmas citur, ja, un tā problēma ir tāda, ka Trumps to īsti neapzinās, kas nozīmē to, ka tas arī var, un ļoti teiktu pat ar augstu varbūtību radīs problēmas Trumpam pašam kaut kādā mirklī, ka viņš var kļūt īpaši nepopulārs, ja, un tādējādi, teiksim, raisot arvien lielāku konfliktu, piemēram, starp to pašu kongresu, ja. Bet, protams, kas ir interesanti, vismaz pēdējās aptaujas rāda, ka mazais un vidējais biznes noskaņojums pēc Trumpa ievēlēšana ir ļoti būtiski audzis, ja. Tā kā viņš šobrīd saredzēja to kā tādu, teiksim, labvēlīgu faktoru. Un, protams, ka, mēs redzam, ka tas, ko es minēju, ka tas, protams, skan ļoti skaļi, varbūt bieži vien cilvēks saka, ko tas tagad nesīs, ka šī kārtība brūk, jā, bet mēs redzam, ka, teiksim, tā politika attiecībā to pašu Grenlandi, jā, tas var ar gazu, tas neierakstās pat nekādos tādos rāmjos, jā, un tas nozīmē to, ka arī mūsu reģions draud, teiksim, tik pakļauts, tādām neprognozējāmām, teiksim, attiecību izmaiņām, jā. Un, protams, kā grūti pateikt, bet es pieļauju, ka tur arī var būt diezgan interesanta situācija attiecībā pret to, kā viņš uzskatīs vajadzību jaukties Federālo rezervi, centrālās bankas šajā te autoritātē, jeb neatkarībā, ja, jo var būt situācija, ka viņa politika nozīmē inflācijas pieaugumu, un tajā pašā laikā viņš gribēs redzēt zemāks procentu likmes, ja, tad tur var būt visādi brīnumi, līdzīgi kā Turcijā, ja. Un ar tām izrietošajām sekām, teiksim, nevis paaugstināt, bet jau krietni augstu inflāciju. Tas, protams, ir nenoteikti spekulācijas, bet citādiem sakot, tie visi pasākumi, ko viņš ir uzsācis, tomēr ir ar ļoti tādu risku radīt ļoti tādas neprognozējumas sekas, kuras nav vienkārši pēc tam ielikt atpakaļ rāmjos, ja, jo tie ir tik daudzpusīgi, ja, ka, teiksim, tas visticamāk radīs problēmas arī pasaulē citās pasaules ekonomikās. Te var būt ieskats par to, kā attīstījās iepriekšējā periodā, jā, šīs te tarifu karš, un te vienkārši bija
parādīt to, ka, ASV tomēr attiecībā pret tarifiem, pret citām valstīm, ja, ir daudz, teiksim, tāds pretīm nākošāks nekā tā pati Ķīna, ja. Un te tas stāsts, ka, protams, apstākļos, kad ASV ilgstoši bija, teiksim, pasaules ekonomikas, teiksim, neapstrīdams tāds parenības, jā, centrs, tad šobrīd, kad tev jāsāk konkurēt, tu sāc izvērtēt tos nosacījumus, jā, un skaidrs, ka tajos apstākļos, ka tu devi iespēju visiem pārējiem, arī uz ASV rēķinu, teiksim, celties dzīves līmenī, šobrīd, protams, sāc domāt, vai tas tev, īpaši, ja viņi sāk kļūt par taviem oponentiem un jau tālāk par pretiniekiem, vai tas tev ir, vai tā ir atbilstošā politika, ja? Bet mēs redzam, jā, ka arī pie pašreizējiem līmeņiem, jā, redzam, ka tie potenciālie, teiksim, tarifu līmeņi draud augt vēl augstāk, jā, bet mēs redzam, ka Ķīna jau arī nav tāda, kas spēlētu, un, teiksim, arī cenšas tomēr ieturēt tādu zināmu distanci, un tomēr, lai neizlīdzinātu to spēles noteikumus ar ASV. Ja? Un tālāk arī par to, ko mēs jau esam runājuši daudz, bet te ir arī, teiksim, slaids, ko mēs jau, teiksim, kas bija gada beigās, bet to sagatavoja Valūtas fonds, raksturot, ja, ka tā tiešā ietekme, ja, ko mēs arī precīzi nevaram izrēķināt, bet ka tiešā tāda, varbūt tāda rēķināmā tarifa ietekme, var būt pat relatīvi mazāka pret to, ko rada tā pati politikas īstenošana. Ja? Un mēs redzam, ka ļoti būtiski ietekme veidojās tiešām no šīs migrācijas, ja? Un no bažām un, teiksim, par tirzniecību nenoteiktību, ja? Jo tad tu vienkārši nezini, ko tad darīt, kurā rūpnīcā tev investē, cik daudz, un tas tu tā kā sāc nogaidīt, un tas viss ietekmē izaugsmu, un tas rezultātā rada to, ka tā netiešā ietekme, ja, var veidoties daudz lielāka. Ne tikai, kā mēs skatāmies tagad šobrīd, tādā fokusēt uz to tiešo ietekmi, kur mēģinām tad rēķināt to tarifus, ja, to tarifu ietekmi. Jo, tie paši tarifi kā tāda, viņa, protams, radīs stresu, ja, bet tas nebūs tāds, ka mēs teikt, ka būtu tāda ļoti, teiksim, liela mēroga krīze. Protams, Eiropā, kur tā izaugsme jau ir neliela, novelkot viņu vēl uz leju, jā, protams, tur jau sāk rasties papildus problēmas, jā, bet tā, ka tas tūlīt ievilk pasauli tādā vispārējā krīzē, mēs arī šobrīd par to runāt nevaram. Jā, un šeit par to, kā izskatās tie galvenie, teiksim, skatoties Trumpa acīm, lielākie kaitnieki, ja, te mēs redzam, ja, tie lielākie ir Eiropas Savienība, ja, Ķīna, Kanāda, Meksika, ja. Līdz ar to ir skaidrs, ka es domāju, ka mēs šobrīd varbūt esam izvairījušies no šī pirmā trieciena dēļ tā, ka mēs esam tomēr valstu grupa Eiropas Savienība, kur nav iespējams tā uzreiz, var teikt, pieņemt tādu vienu lēmumu, ja, jo tur tad jāskatās, teiksim, tas varētu būt krietni sarežģītāk, ja, nekā varbūt paziņot pret Meksiku, ka tur tā bildi, jau skaidrāk. Bet es domāju, ka mēs neizvairīsimies no šiem tarifiem, ja, bet redzam jau, ka, arī Eiropā diplomāti un politiķi tomēr ir ar savu stāžu un prasmēm, jā, mēs jau redzam, ka jau sāk nākt dažādi priekšlikumi, pretīm nāk, teiksim, tādi pretsoļi, teiksim, ne tādā ziņā kā pret, jā, bet tādi, tā kā vēlme, izpatikt, jā, ka mēs tagad sākam, mēs tā kā piekāpšanās drīzāk, vai ne? Arī, piemēram, tas, kā es teicu, ko mēs redzējām attiecībā uz Ķīnu, jā, te bija dati par to, ka, piemēram, ASV Eiropas automobīļiem piemēro šo te tarifu 2,5% apmērā. Savukārt Eiropa 10%. Ja? Mēs redzam, protams, ja skatāmies no Trumpa viedokļa, kāpēc jums ir
Jums ir 10, mums tikai 2,5%, ko mēs piemērojam. Un arī 22. gadā, ja, piemēram, Eiropieši pārdeva aptuveni 740,000 automašīnas ASV, tad ASV spēja pārdot tikai aptuveni 270,000, ja? Nu, te mēs redzam tos argumentus, kas Trumpam ir, un, ja tā mēs skatāmies bezskaislīgi, protams, ka te ir jautājums, vai ne, ar ko, teiksim, viņam nāk pretī. Bet kas ir būtiski? Mēs jau skatāmies, un šeit tirzājam tikai šo preču tirzniecību. Bet mēs neredzam, ka, piemēram, tie tehnoloģiskie milži, ko mēs runājam par pakalpojumiem, ja, nu tie ir tik liela izmēra, ka tie izsūca Eiropu un visu pasauli, ja. Un gala beigās, tur, kur varbūt ASV tā kā nedaudz piekāpjās preču tirzniecībā, pakalpojumos tur ar uzviju atgūst, ja. Un es domāju, ka šis arī varbūt būs tikai tāds daļa no stāsta šīs preces, par precēm, ko mēs runājam. Es domāju, ka jau ne pārāk tālā nākotnē, tas es domāju, šogad nonāksim pie pastiprinātas rīvēšanās attiecībā pret šiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Pirmkārtām tāpēc, ka viņiem nepatīk un nepatiks, kas nozīmē to ASV spiedienu pret šo regulāciju. Mums Eiropā nepatīk, kas notiek šobrīd Diksā un citur par šo teiksim, dezinformāciju, ja, kas izplatās. Un mēs, protams, vēlēsimies, lai mēs varam to visu kontrolēt, kas atkal nepatiks ASV. Un tas nozīmē to, ka šis būs jauns, ja tā teikt, rīvēšanās avots, ja, kas, kur likmes būs augstas, ja, jo ir skaidrs, ka mums jau īsti Eiropai nav ko likt uzreiz vietā, bet, protams, ka arī mūsu Eiropas interesēs tomēr ir tādas pašas intereses, ko šobrīd uzstāda ASV, pakalpojumu jomā. Citējādiem saka, kāpēc mums jāmaksā par ASV šiem tehnoloģijām, kaut arī no tavas pārstāvētās, teiksim, mēdījums, ja, kur, piemēram, viss reklāma, viss noņem šie tie milži, ja, kā, teiksim, Facebooks, viss pārējais, ja. Līdz ar to tas ir tas jautājums par to, ka, ļoti komplicēts, bet mēs ieejam šajā, teiksim, tādā konfrontācijas jomā, kur tik vienkārši, teiksim tā, jūs pacēlāt, mēs pacēlām, visi darbojamies tālāk. Nē, es domāju, ka tas virzīsies tālāk, un tur tie jautājumi kļūs arvien sarežģītāk. Šobrīd mēs esam tādā nosacīti, tādā, pat vienkāršākā sākuma, mēs tikai iesildamies. Ja. Te varbūt bija interesanta analīze, ko es atradu, ko veikusi Spāņu banka. Varbūt, ja mēs skatāmies tīri uz to grafiku, tad tie rimbulīši zilie, kas ir labajā pusē, tās ir procenti. Mēs redzam, ka tas vidējie tarifi, viņi nav augsti. Ja, tie tur redzam, tur ir atsevišķām valstīm pie 1%, tur ir nedaudz augstāk, bet katrai valstī atkarībā no šī produktu, teiksim, eksporta struktūras, tā arī tiek ietekmēti šie tarifi. Un tie pelēkie stabiņi parāda, teiksim, to indeksu, kas ir kreisā pusē, cik līdzīgi ir šī struktūra eksportām, kas tiek eksportēta uz ASV, salīdzinājumā ar citām valstīm, kas ir trešās valsts ārpus Eiropas Savienības. Te mēs redzam, ka, piemēram, tām lielajām valstīm tā eksporta struktūra ir līdzīga, un, teiksim, Spāņi saka, ka viņi uzskata, ka tas rada arī tos apstākļus, ka, piemēram, lielajām ekonomikām varētu nebūt grūti pārrentēt to eksportu, kas neaizies uz ASV, piemēram, dažādiem pēc uz citiem, tirgiem, jo, it kā tu eksportē to pašu, tad bišķiņ paspiet to pašu preci arī citos tirgos. Bet tā problēma varētu būt tāda, ka tie apjomi, ko ASV pārdod, īsti nebūs pasaulē daudz tirgu, kur tu vari tos apjomus, ja tā teikt, pārvirzīt, ja. Lūk, bet te bija arī interesanti tie atzinumi, vienkārši varbūt tādi jau konkrētāki par šo netiešo ietekmi, ja, ka tie 10 līdz 15% no Eiropas Savienības valsts eksporta pievienotās vērtības rada citās Eiropas Savienības valstīs, ja. Un 1/3 no eksporta pievienotās vērtības attiecas uz pakalpojumiem. Ja? Citējādiem sakot, tas, ko, piemēram, cietīs Vācija, mēs kaut kur arī netiešā veidā tas atsauksies gan uz pakalpojumiem, kur mēs potenciāli varam redzēt, ja, teiksim, kur mēs sadarbojamies, piemēram, ar Vāciju, varbūt netieši, ja, bet mēs varbūt sūtam kaut kādas daļas uz Zviedriju, kur viņi saražo kaut kādas komponentus, sūt uz Vāciju. Ja. Un, protams, ka šī netiešā ietekme vēl atspoguļojas vēl caur trešo valstu eksportam, ja, kad arī mēs
bieži vien varbūt sūtam uz kaut kādu citu valstu, varbūt uz to Meksiku, kur, un viņi tad tālāk jau sūta, piemēram, uz ASV. Citiem vārdiem sakot, tas parāda to, sarežģītību, jā, tirdzniecības ķēdēs, kas arī, padara to, ka tas ir tik sarežģīti, ka neviens nevar pateikt precīzo šo ietekmi, jā, bet tas vienkārši raksturo to, kāpēc šī nenoteiktība varētu radīt, tādu diezgan ilgstošu, tādu bremzēšanu, jā. Citādi sakot, kamēr viss sapratīs, kā tas viss sāk strādāt un vai strādā. Šeit nedaudz par varbūt tādu komentāru īsu attiecībā par šo produktivitāti, ko mēs minējām, ja, ka šis tehnoloģija attīstībā ASV radījusi situāciju, ka praktiski produktivitāte Eiropā ir stagnējusi pretēji ASV, un tas radīs apstākļus, ka, ja, piemēram, salīdzinoši ne pārāk tālējām 2008. gadā, tur Eiropas ekonomika bija plus mīnus vienāda ar Ameriku, tad šobrīd praktiski jau tā atstarpe ir dubultojusies. Ja? Citiem vārdiem sakot, mēs iepaliekam, un šī produktivitāte, ja, šis tirgus lieluma, šī nepieciešamība attīstīt tādu vienotu ekonomisko telpu, īpaši pakalpojumos, ir īpaši spēcīga, ja? Jo Eiropai nav neviena triljonu vērtas kompānijas. Ja? Un tas ir tas stāsts, ka Eiropa ir bagāts tirgus, bet pietrūks tās ekonomiskās telpas plašuma, ko var piedāvāt ASV. Lūk, līdz ar to, ko mēs varam sagaidīt no tā visa, ka mēs redzam, ka joprojām apstrādes rūpniecībā, tā ir tā, ekonomikas daļa, kur buksē ar visu šo nenoteiktību, un es domāju, ka tas turpinās ietekmēt arī šie tarifi, ja, jo, katrā ziņā visas investīcijas un kopumā arī apstrādes rūpniecības tādas perspektīvas, es domāju, stabilizējas, bet, tur nekāda straujā izaugsme nebūs. Un mēs joprojām skatāmies uz labo pusi, kas norāda, ka ekonomiskā aktivitāte visticamāk saglabāsies vairāk pakalpojumos. Ja? Cilvēki vairāk, tērēs pakalpojumus, kur mēs redzam, jā, ka tas virs 50 punktiem, kas liecina par izaugsmes fāzi, joprojām, saglabājas. Ja? Pēc neliela krituma Eiropā un Vācijā mēs redzam, ka tas turās šajā te pieauguma fāzē. Te par prognozēm, ja? Mēs redzam, ka kopumā tuvākie gadi pasaules ekonomikā nesol neko strauji, neko, pārlieku negatīvu. Te 3% ir tāds, nedaudz virs nulles tādā, vispārējā izpratnē, ja? 3% pasaules ekonomikā ir tāds mērens izaugsmes rādītājs. Attiecībā uz ASV joprojām redzam, ka tās tendences ir tādas, kas tiek sagaidīta, ka ekonomika sāks bremzēties, palēnināsies, bet joprojām tā būs krietni labākā kondīcijā nekā Eiropas Savienība kopumā un arī īpaši Vācija. Ja? Un tās bultiņas mēs redzam raksturot to, kādas bija prognozes gada beigās pret to, kā mēs redzam šobrīd. Ja tas ir uz augšu, tad prognozes ir uzlabots, jo uz leju tas ir, mēs esam kopumā tas skatījums ir kļuvis vājāks. Ja? Un tas parāda, ka Eiropā tomēr tas viss rada šīs, ko jau mēs iezīmējam, pietiekam plašais izaicinājumu klāsts, ka tomēr izaugsme tiek sagaidīta labāka, bet viņi joprojām būs tāda ļoti, tā teikt, mērena. Un tā arī redzam, labajā pusē tas grafiks raksturo to līniju, kur melnā, ja viņi pagāja uz leju, kas bija mīnusos, ja, tad reālie dati, ko piedāvā ekonomika, bija sliktāki nekā reālie dati, un tad mēs redzam, ka uz gada beigām bija tāds optimisma vilnis, citādiem sakot, tie dati no ekonomikas pienāca pozitīvāk nekā bija prognozes. Un šobrīd mēs redzam, ir tāds plus mīnus uz nulli, kad tās gaidas īsti nav ne sakāpināts, ne pārāk arī negatīvs. Tad tur plus mīnus atbilst tām prognozēm, ja? Šobrīd tas, kas pienāk. Ja? Līdz ar to es teiktu, jā, tas arī raksturo to situāciju, ka nav viss slikti, bet arī nav tā, ka tagad mēs piedzīvosim kaut kādu būtisku pātrināšanos vai uzlabošanos. Kopumā mēs redzam, ka inflācija joprojām ir nedaudz virs tiem mērķiem, ko Eiropas centrālā banka un arī, kopumā centrālās bankas vēlētos redzēt, bet, tās prognozes un gaidas ir, ka viņas tomēr virzīsies uz to mērķi, kādēļ varbūt piesardzīgāk ir šobrīd attiecībā, ko jau mēs izrunājam ASV centrālā banka, lai uzturētu šo te,
teiksim tā, visticamāk neturpināt mazināt, jā, vai arī, ja mazinās, tad ļoti nedaudz, bet dēļ tā, ko jau mēs izrunājam, ka Eiropas centrālā banka sagaidot to, ka inflācija turpinās mazināties, diezgan strauji mazinās arī procentu likmes, lai atbalstītu ekonomiku. Ja? Nu, mums tās prognozes ir tādas, ka uz gada beigām depozīta likmē, ja, tas ir jābūt 1,5%, kas nozīmē to, ka plus mīnus tur arī jātuvojās Eiriboram. Vai tas notiks vai nē, grūti pateikt, bet tas būtiskākais aspekts par inflāciju šobrīd ir ka šķiet, ka tas lielākais izaicinājums joprojām būs attiecībā uz pārtikas cenām, kas varētu būt, teiksim, tas aktuālākais tieši no tāda vienkāršā cilvēka skatu punkta, ja, ka neskatoties uz to, redzam, ja, ka varbūt daudz pārtikas izēvielas šobrīd drīzāk varbūt ir stabilizējušās vai pat lejupslīdē, ja, piena cenas šobrīd ir būtiski, strauji augošas, ja, kas nozīmē to, ka piena produkti inflācija būs diezgan spēcīga tuvāko mēnešu laikā. Šeit varbūt par to konfidenci, ja, tas tā nenoteiktīgi, ko labi raksturo, ka, lai ko cilvēki teikt, un, protams, mēs varam apgalvot, ka nav visiem vienāda tā nauda, bet ka nauda, teiksim, kontos uzkrājas, un tas redzam, ka tas nauda atlikums aug ļoti strauji visās trijās Baltijas valstīs, bet cilvēki, ko raksturo labajā pusē mazumtirdzniecība, nesteidzās tērēt, ja, kur varbūt tā konfidence ir spēcīgāka Lietuvā, kas arī atspoguļojas tajos rādītājus, bet arī tur tā izaugsme ir, teiksim, nav nekāda super straujā, ja, bet, kopumā redzam, ka apstākļi ir, un visticamāk cilvēki teiksim tā, sāks tērēt vairāk, tā izaugsme būs, nostiprināsies, bet viņa nebūs, teiksim tā, grūti pateikt, kāda tā pārliecība būs, ja, cik spēcīga, bet ņemot vērā to, ko mēs pārnājām, tad ilgāka termiņa pārliecība būs, joprojām tāda piesardzīga, ja, tad visticamāk cilvēki tērēs varbūt tādām vienkāršām lietām, kā jau teicu, pakalpojumi, varbūt arī mazumtirdzniecībā, tur apģērbs, tur remontiem, ja, bet varbūt tādiem ilgākiem, tāda lielāka apmēra tēriņi, tie varētu būt joprojām ļoti piesardzīgi. Jā, laba ziņa ir tāda, ka mēs redzam, ka pēdējais ceturksnis bija ļoti labi spēcīgs pieprasījums, ka beidzot sākuši aktivizēties, jā, bet te ir tas stāsts, jā, ka nav jau tā, ka pēkšņi pēdējā ceturksnī bankas sāka dot vairāk naudu, ja, un pirms tam apzināti nedēļ. Ja. Te redzam, ka tā konfidence kaut kur uzlabojās, un te redzam, ja, ka visur mēs šūpojamies līdzi, ja, un ka nav šeit bankas kaut kā īpaši, ka mēs iet kaut kādā, teiksim, pilnīgi citā ciklā. Ja. Te raksturo to, ka tā konfidence tomēr ir kaut kur līdzīga, bet divas lietas. Pirmais ir tas, ka, ja mēs šūpojamies līdzi, tad visticamāk, ko mēs varētu secināt, ka tie globālie faktori ir nozīmīgi, ja mēs redzam kaut kā to situāciju plus mīnus līdzīgi, ja, tās līknes apliecina, ja, un tad, protams, nedaudz piekuriģējās pēc vietējiem apstākļiem. Un tas, ka uzņēmēji, kopumā arī mājsaimniecība šeit ir piesardzīgāks. Mēs to redzam, jā. Kas raksturo to, ka tas nav tikai banku jautājums, bet tas ir kopumā tas, kāda šeit iekšā vide tiek radīta un kāda viņa veidojās, jā. Un tas raksturo arī ne tikai varbūt, ka, teiksim, kredīti, jā, ko varētu teikt, ja piemēram, ja bankas nedod, bet mēs redzam arī pēc tiem uzņēmiem, kuriem šie kontu atlikumi ir augoši vai joprojām ir ļoti augsti, ja viņi neinvestē, tad tas jau raksturo, jo viņiem banku finansējumu nevajag. Ja, tas ir apliecinājums tam, ka tas tomēr nav tik daudz, ka par visas bumbiņas nav banku pusē.